valsts prezidenta kungs, Nacionālā bruņoto spēku un iekšlietu ministrijas vienības parādēja par godu Latvijas Republikas 95. gadadienai nostādīts parādes komandieris pulkvedis majors. Sveicināti jūrnieki! Karavīri un zemessargi, godātie klātesošie, Latvijas valsts 95. gadsimta svētku dienu ieskandina militārā parāde Daugavas malā, Latvijas valsts galvaspilsētā Rīgā. Tas ir notikums ne tikai rīdziniekiem, bet arī daudziem, gan tuviem, gan tāliem viesiem. Esam lepni, ka arī šodien Latvijas karavīriem līdzās parādes ierindā ir mūsu sabiedrotie, ar kuriem kopā pildām uzdevums starptautiskajās operācijās un apgūstam militārās iemaņas. Mūsu tuvākie kaimiņi, lietuvieši un igauņi, tostarp no Baltijas aizsardzības koledžas, mūsu sabiedrotie Ziemeļa Eiropā, Norvēģi, Zviedri, Dāņi un Briti, kā arī Vācijas un ASV karavīri. Šobrīd mūsu karavīri godprātīgi un profesionāli pilda pienākumus Latvijā un operācijās ārpus mūsu zemes. Arī Latvija savulaik saņēma šādu atbalstu. Brīvības cīņās par neatkarīgu un brīvu Latviju līdzās mūsu karavīriem cīnījās arī igauņu un poļu karavīri, britu un franču jūrnieki. Karavīra profesija ir nepārtraukts apmācības process, kas prasa ne tikai lielus finanšu un laika resursus, bet arī pašu karavīru vēlmi un apņemšanos apgūt jaunas zināšanas un iemaņas, lai augtu kā personība un spētu sadarboties ar sabiedrotajiem. Spilgts apliecinājums šādas sadarbības nozīmē bija novembra sākumā Baltijas valstīs un Polijā notikušās vērienīgās NATO un partnervalstu mācības Steadfast Jazz 2013. Man personīgi bija iespēja vērot mācību norisi gan Ādažos, gan Polijas teritorijā. Varu droši teikt, ka mūsu karavīri līdzās citu valstu mācību dalībniekiem demonstrēja augstu profesionālo sagatavotību
un ikvienam karavīram visvairāk nepieciešamās īpašības – drosmi un pārliecību par sevi. Ik gadu paplašinās profesionālo karavīru un zemesargu sadarbību, īpaši zemesardzes vienību apmācības jomā. Nevelti zemesardze ir spējusi sagatavot un nodrošināt Eiropas Savienības kaujas grupas dežūrām gandrīz 100 profesionālu zemesardzes karavīru. Ik gadu zemesardzes rindas papildina gados jauni cilvēki. Īpaši prieks par jauniešiem, kas savu brīvo laiku pavada jaunsardzē, gūstot rūdījumu, valstisku domāšanu un jaunus draugus, uz kuriem varēs paļauties turpmākajās dzīves gaitās. Augstu vērtējam bruņoto spēku un robežsardzes, policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pieaugošā sadarbība, gan sabiedriskās kārtības un drošības sardzē, gan kopīgās mācībās. Šodien, esot šeit krastmalā un demonstrējot mūsu sasniegto valsts aizsardzības un sabiedrības drošības jomā, jūs visi sniedzat savu īpašu dāvanu, savu ieguldījumu Latvijas valsts nākotnes izaugsmē. Paldies jums par to! Dievs svētī Latviju!